mēs dzirdam dažādus argumentus, mēs dzirdam dažādus ciparus, cik tad ir augsta bērnu dzimstība. Tikko Loskutov kungs vēlreiz uzstājoties no šīs tribīnas konstatēja, ka tomēr dzimstība Latvijā ir tiešām viszemākā, kāda jebkad ir bijusi Latvijas neatkarības pastāvēšanas laikā. Jautājums ir tāds, vai ir nepieciešams kāds papildus pabalsts ģimenēm, jeb kāds papildus atbalsts, lai dzimtu bērni. Un noteikti daudzi teiks, ka kara laikā arī dzima bērni. Pēc kara laikā, tad, kad Latvijā situācija bija ļoti smaga, bērni dzima. Bet vai šodien tiešām šis bērnu pabalsts, jeb atbalsts ir tas, kas ir vajadzīgs visvairāk? Ziniet, kas man uztrauc visvairāk, ka šajā jautājumā īsti tāda konstruktīva dialoga nemaz nav bijis. Es saprotu, ka balsojumā mašīna Finanšu un budžeta komisijā pieņēma lēmumu ar balsu vairākumu, un tagad atsevišķi pozīcijas deputāti mēģina šo debati kaut kādā veidā attīstīt, tikai ir jāizsaka nožēla, ka par šo debati nenāk un neuzstājās ministru prezidents, jeb Saeimas priekšsēdētāji, kura vēl pavisam nesen teica, ka Saeimā pietrūkst tāds profesionāls, pilnvērtīgas debats par lietām. Ja. Izskatās, ka valdošajam vairākumam ir pietiekuši balss, un neatkarīgi no tā, ko dara un saka opozīcija, mēs jau tāpat nobalsosim. Bet vai gadījumā tieši tas nebija tas, par ko jūs esat uztraukušies visvairāk iepriekš, ka redziet, opozīcijā neieklausās? Un jums šodien, atrodoties vadošajā koalīcijā, valdībā, būtu iespēja kaut ko mainīt. Tikai, diemžēl, arī Saeimas priekšsēdētājas izteikumi, ka ir nepieciešama profesionāla debate un jāpaskaidro no Saeimas tribīnas pozīcija visiem deputātiem kaut kādā veidā, tas nenotiek. Un man šķiet, ka šis jautājums, kurš tiešā veidā fiskāli zaudējumus budžetam nerada, runa ir par formu, kā mēs atbalstīsim. Vai mēs gribam, lai Latvijā būtu daudz bērnu ģimenes? Vai mēs gribam atbalstīt tās ģimenes, kurās vecāki nav bezdarbnieki, bet kuri turpina strādāt arī šajā grūtajā laikā? Protams, nekad nebūs iespējams atbalstīt pilnībā visu. Mums ir konkrēts programmas, kā atbalstīt sociāli neaizsargātos, bet man šķiet ir jādomā arī par tām ģimenēm, kurās vecāki strādā, un progresivitāte, izejot no bērnu skaita, man šķiet viennozīmīgi būtu atbalstāma, jo tomēr vidējais bērnu skaits Latvijas ģimenēs nav pietiekoši. Un man šķiet, ka šodien šis varētu būt tas jautājums, par kuru tiešām varētu šeit no šīs tribīnas nākt debatēt gan premjeras, gan Saeimas priekšsēdētāji. Un varbūt šis jautājums, kurš fiskāli tiešām nerada šodien zaudējumus nākamā gada budžetā, varētu būt kaut vai viens jautājums, kurā mēs varētu pēc būtības atrast labāko risinājumu. Ja mēs dzīvojam pēc principa, ka neuztraucieties pēc mēneša, mēs jau tāpat to budžetu grozīsim, jo starptautiskie aizdevēji ir uzskatījuši, ka šis budžets nav gana labs, jo jākonsolidē 50 miljoni. Daudz saka, ka budžetu vajadzēs vērt daudzreiz nākamā gada laikā, bet godājumie kolēģi, es saprotu, ka ir daudzi jautājumi, uz kuriem atbildes mums šodien pilnībā nav. Mēs nezinām tiešām, kā daudz kas notiks pasaules globālajā ekonomikā, bet ir viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga, par kuru vajadzētu šodien debatēt un vienoties no šīs tribīnas, kāda būs Latvijā politika saistībā ar demogrāfiju. Vai mēs atbalstīsim bērnu dzimstību, vai mēs atbalstīsim daudz bērnu ģimenes, vai tās ģimenes, kuras tiešām vēlas, kā teikt, lai Latvijā būtu vairāk bērnu, viņas gūs kādu arī reālu atbalstu. Jo šeit ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka Latvija ir stratēģija un Latvijas valdība grib tiešām, lai Latvija būtu kā valsts, kurā ir daudz bērnu ģimenes, un ka mēs to atbalstīsim. Un tie, kas teica, ka māmiņa algas īsti nestimulēs atbalstu, jo bērni jau nedzims tāpēc, ka valsts par tiem maksā, tomēr mēs zinām, ka reāls rezultāts ir bijis. Ar reālu valsts atbalstu Latvijā bērni bija vairāk. Paldies!
Jā, godātie kolēģi, tas ir labi, ka tiek rēķināti lati. 1, 2, 3, kā šeit Durskungs. Prieks bija dzirdēt arī Silvas Bendrāts priešlikums, bet par ko tad ir mūsu priešlikums? Mūsu priešlikums ir kopumā ne tikai skaitļos, bet arī fundamentāla attieksmes maiņā. Un tas ir jāsaprot. Mēs runājam par pagātni, kādam te patīk tie, kas ir valdījuši un nepatīk, visādi te ir gājis, jā. Šodien mēs runājam par šodienu, ko mēs varam konkrēti izdarīt šodien, tai iedzīvotāji vēl daļai Latvijā, kas nav aizbraukusi, un kuru mēs varam mēģināt šeit kaut kādā veidā ar pareiziem, pozitīviem signāliem noturēt, nekādā veidā nebojājot budžetu. Mēs zinām, ka šajā budžetā nav nevienas citas prioritātes kopumā, kā tā prioritāte, kas ir gudrajā vārdā nosaukt konsolidācija. Nu tad mēs netraucējot konsolidācijai ar šo priekšlikumu vienkārši iedodam virzienu, kādā, protams, arī turpmākās valdības un šī valdība strādās, mēs te neredzam nekādu problēmu. Te problēma ir tikai gribēšanā vai negribēšanā. Mēs aicinām noticēt sev, gribēt un Latvijas valstī un sabiedrībā izdarīt to, ko šī sabiedrība pelnījusi. Un te nav nekādu problēmu, izņemot gribēt un negribēt. Mēs lūgsim arī nolasīt, mums ir priekšlikums nolasīt balsojumu, tad arī, lai Latvijas sabiedrība redz, kā jūs katrs esat balsojuši. Un es joprojām domāju, ka tajā saucamajā koalīcijā, ka daži apsaukā varbūt balsošanas mašīna, tomēr ir cilvēki atsevišķi, kur var izlemt šoreiz par šo jautājumu savādāk, nekā ir lēmts attiecīgajā komisijā. Godātie kolēģi, nu jau esam aizdzīvojušies tik tālu, ka pat mūsu kārtības ruļļa normas, kas ir bijušas pirms kara un bijušas spēkā arī atjaunotās Latvijas laikā, nav vairs labas. Nav vairs labas, tādēļ, ka izskanēs tie uzvārdi, kuri šodien nobalsojuši būs savādāk, būs nobalsojuši pret bērniem. Es uzskatu, ka tas ir jāzina. Es domāju, ka tas ir jāzina. Opozīcijai nav pārāk daudz instrumentu. Opozīcija savu instrumentārijā, protams, ir ierobežota. Un tādēļ mēs atsevišķos gadījumos, kad uzskatīsim, ka tas ir ļoti svarīgi, lai izskanētu Latvijas sabiedrībai tie cilvēki, kas ir nostājušies pret Latvijas bērniem šoreiz, lai tas zināms būtu. Tādēļ es aicinu turpmāk arī atsevišķos gadījumos šo kārtības ruļļu normu piemērot un visnotaļ noteikti. Balsosim vai saskaņā kārtības 140. pantu 2. daļu nolasīt katru deputātu balsojumu grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu par 5. partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 48 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts, tātad rezultāti netiks nolasīti.